Sādet savu balsi meklējot, tikai savu balsi popularitāte. Tad, kad es sāku rakstīt kādreiz tās savas dziesmiņas, es jau par to nedomāju. Man pat sapņos varbūt nemaz nenāca, ka tas tā iegriezīsies kādreiz dzīvē. Dabīgi ir jau patīkami noturēties, teiksim, kaut vai 10 gadus uz skatuves un zināt un jūsdams to, ka cilvēki tev joprojām pret tevīm izturas ar kaut kādu cieņu un mīlestību. Tas ir pats galvenais, jo popularitāte. Popularitāte arī var diezgan viegli pateicoties pašreizējiem tehniskiem visādiem elementiem, kā radio, televīzijai. Un tā tālāk var jau daudz ko. Mēs jau daudz ko darām arī populāri. Tas, kas varbūt to nav nemaz pelnījis. Es uzskatu, ka jebkuram māksliniekam tomēr popularitāte ir vajadzīga. Visvienalga, kādā žanrā viņš strādā. Di soffrire insieme a me. Addio, amore, addio, amore. Che tristezza
Sākās ar to varbūt, ka man patika improvizēt pie klavierēm. Tāpēc, ka es kādreiz, kad mācījos pamatskolā, man vajadzēja visām klasēm pavadīt uz klavierēm, gan tautsdejas, dziesmas, parastajā skolā. Un noši nekāda nebija, man vajadzēja visu no galvas spēlēt. Varbūt tāpēc tur es pirmo reizi dabūju pats tā no atmiņas, no dzirdes improvizēt. Vēlāk tas man daudz ko palīdzēja, jo es arī vēl šodien jūtos vislabāk pie klavierēm. Es nekad arī koncerta laikā nevaru nospēlēt vienu un to pašu, es vienmēr improvizēju. Tāpat tās improvizējot, es arī uzrakstu kādu dziesmiņu. Bet es joprojām esmu uzticīgs dziesmu muzikai, un man viņa patīk. Bet pamatā es kaut kur iekšienē esmu tomēr līriķis, caur un caura līriķis. Davai, visi kopā, ja? 1, 2, 3, 4. Tur muti man, es esmu tutti frutti. Tu zālē jau, es blakus tev salto mortālē. tā blandos, šes fantos es, Nobel canto, līdz imitando, maestro, addio, cambrio, modo, ansamblis modo dzied. Maestro, ansambli modo, dziesmiņus atcerīt. Sēdu skatu, sēdu brīnus, šulīt man pie sāno. Tā nav dzīve, tas ir kino, mīlas raksts un tāno. Sēdu skatu, sēdu brīnus, šulīt man pie sāno. Tā nav dzīve, tas ir kino, uz kolhozu dosies dziedāt modo par Giovanni. vai par Jāni, Kurš steidzīgāk tāds kā Mastojāni. par mutinu, Ko jūti tu, es dāvāšu tev tutti frutti. Maestro, addio, cambrio, modo, ansamblis modo dzied. Maestro, ansambli modo, dziesmiņus atcerīt. Maestro, ansambli modo, dziesmiņus atcerīt. Svarīgākais, manuprāt, ir uzrakstīt dziesmu, kas vismaz kaut mazliet atstāja iespaidu, kas roda atsaucību klausītājai. Un es tomēr visu laiku esmu centies kaut kādā veidā, varbūt to daudz izskaidro, kā izpatikšana. Es sen vairs necenšos izpatikt publikai, bet es gribu tomēr, lai publika būtu galvenais mūsu vērtētājs, jo mēs nevaram iztikt bez klausītāja. Varbūt citiem tā nav. Citi gudro, varbūt, ka viņi pēc nāves tiks. Es vairs tā ne. Bet tagad Viktors Lapčenoks dziedās dziesmu, ko mēs veltījām jums, tas ir latviešu jūniekim.
Ainažu vecajā skolā. Es skatos tai vecajā bildē, kādi jauni un skaisti vīri, un brauca viņi uz kuģiem. Paskaties, kā viņi skatās. It kā binoklī skatītos, it kā ar miglas stauri, gribētu mums ko teikt. Tur ir arī mans vecais tēvs, stiprs un lepns kā velns. Tagad viņš kapos guļ zem zilām atraitnītēm un nebrauc uz kuģiem, bet Ainažu vecajā skolā spogojas viņa gars un naktīs enkuris manā. Sevišķi vēja naktīs iediedas cītere vecā un pots maņa balss sauc līdzi. Sevišķi vēja naktīs iediedas cītere vecā un pots maņa balss sauc līdzi. Viņš mazumā gāja pie klavieriem, arī iznāca tā, ka viņš nepatīk, viņām bieži nepatīk, ja bez šabam bērnam nepatīk. Muka projām, mamīt, es tev labāk malciņu sazāģešu. Bija jau jāpieliek lielas pūles, viņa aizgājām pie privātu skolotājiem, jau daudz aizrādīja. No, tev jau nekas nesanāks, tev jau nepatīk. Cik es kādreiz jaunībā viņu gribēju, lai viņš ilgāk iet pie klavieriem, tik tagad man ir jāpārtrauc, lai viņš tik daudz nemācās, ka viņš pat daudz atdodas tai muzikai. Un dēli es ļoti mīlēju, man viņš ļoti mīļš. Nenormāli esmu mīlējusi viņu. Nu, tā tikai lūdzu, lai nekas viņam negadīties un lai viņš turpinātu. Es esmu mēģinājis izvilkt latviešu tautas dziesmu skatuves, estrādes koncertu. Mēs esam dziedājuši par tādu tēmu, kā latviešu treneri. Man liekas, tas ir kaut kur noteikti mūsu klausītājiem, tas ir tūs un svēts. Kas pārdzīvos laiku, to man liekas pateiks pats klausītājs. Ja viņš pēc 50 gadiem kaut ko izraksta vienu dziesmiņu, tad es arī būšu ļoti priecīgs, lai gan es jau vairs nebūšu noteikti starp dzīvajiem. Mums ir arī jādomā par to, ka mēs esam ļoti mazs, ne tikai komponisti, bet arī vispār mākslas, kultūras darbinieku skaits mums ir neliels. Mums ir jādomā par savas kultūras attīstību.
Apsēžos un uzrakstu sev dziesmiņu par prieku sev, par prieku tev un ļautiņiem par prieku. Ja grib, lai viņi arī dzin, jo kur lai es to lieku, kur lai es to lieku. None of the to my love, kur lai es to lieku.